sagribējās. Dzer. Kad tev ir tukšā? Zelmiņ! Tēv, nāc. Palīdzi man savu kreklu lāpīt. Tu man šorīt palīdzēji tīrumā. Ja jau te tās sēklas tāpat skrēja birzē pāri, man tas pavadienas adats acēja garām, tad jau palīgi gan vajadzēja. Nāc, nevar saredzēt. Un tomēr pie ārsta nebrauc. Es jau vienmēr taisos braukt, bet tāpat ir nauda. Te tā ienāk, te atkal prom. Par naudu mājā. Tad jau vienmēr tas Kārlis prātā. Vai tad viņam nabaga zaldātiņam tās naudiņas arī nevajag? Vai viņam ir sirdsdrapu? Dod ar. Esmu piekusis. Kā būtu iešu un nogriezīs šķēlīti gaļas, lai zelmiņu uzcep. Iekodīs ar skābiem kāpostiem un krējumu. Lai nu paliek. Strādāt kā zirgs, ēdināt kā gaļas. Un cik ilgi tas tā ies? Kamēr Indrāns negūšu Edvardam atdevis. Kā man piezobo. Bet šodien jau tā svarīgā diena ir. Edvardam jau vajadzēja būt klāt. Ko tad esi nospriedis? Ar to noliņu gan vairs nevar izturēt. Dienu nevar. Klusāk, Līs. Ko tu pieklusēs, ko piekušais, nāc labāk uz stalli un paskaties, ko viņš tam jaunajam zirgam padarīs. Jaunajam zirgam? Ko tu? Ar sakumiem iegrūdis gurnā, nošļakstējās vien. Traks puika. Labdien, Jori! Labdien! Nudien vasarā Indrānos grūti ietikšana. Sēž te klaps. Jā, bet aiz tiem kokiem, tiem zariem nemaz neredz, kur istabai durs. Labdien, māt! Ienāc kā mežā. Mežā? Dārzā, ienāc kā lielkunga dārzā. Tu pat gribēji apgrēkoties. Žēl, ka neesmu amatnieks te tūmā dzīvodams, es tev pa vētrenam naktīm vai sniegputnī nočieptu dažu labu lietu koku. Tad es tev par to pateiktos ar dūšīgu lādiņu skrošu. Ko? Šaut vēl laikam? Kur pašu pliņķām vēl aizies pakaļ? Vai, tie koki jau viņam kā nezin kas. Kas te būtu par strādāšanu? Tie tīrumi, tās pļaus. Es pavisam to platību biju jau aizmirsis. Kā es te saimniekotu, pirksti jau ņirpto iedomājot nudien. Indrānoši. Indrāniete. Tam vārdam ir pilnīga skaņa. Te jau nav brīvi. Pīpē vien. Jā, tev jau acs dūmu nepanes. Vai rīs krāsna aizkurinās? Jā. Ja jau no mani šitai lietā es aicinājis par padoma devēju, tad es tev, kā draugs un rada gabals teikšu. Juri, neatdod tu vēl tās mājas tam dēlam. Bet kad man klējas atslēgas paliks par smagām, un tēvam pirksti priekš ārkla balsta par stīviem. Jūs Kārļam, tagad drīz no zaldātiem jāpārnāk. Tikai jau rudens par gadu. Līdz tam jau vēl kā nekā varētu izlāpīties. Kārlis bija lāga puika, to darētu sagaidīt. Tu pat redz kontraktu un visu uzraudzību. Viņš lai saimnieko.
Tāpat jau arī Edvards var. Viesi. Tā tad atbraukuši gan. Nāc, paskatīsimies. Tur stolī. Un tad parunāsimies vēl tā drusku. Labdien! Vai nevarētu padzerties? Tūliņ atnesīšu, tūliņ. Labdien! Lūdzu, vai zirgu noilgt, vai tam tāpat alus padot? Ja cik tu nu nasks? Noildzēr. Še kukuls, Līza, vēl jau siera šopavasar nebūs ēdusi. Nē, nesam vēl sejušas. Paldies! Kā tad jūs īsti salabāt? Pēc tik ilgiem gadiem. Pienācis pie mums krogā ap dermdienām. Plēsušies jau nekad neesam. Māte jau vienādiņa pēc tā Edvarda sirds sāpēja. Jā. Nekas. Patikt man Indrāna patīk. Ar istabu arī var pārtikt. Būs gluži laba dzīvošana. Vēl neesi iekšā. Šeit, nu, dzer. Paldies. Vai? Piens. Mātes pienu nevaru. Ja būtu kāda lāsīt ūdens. Tūliņ atnesīšu. Varbūt tu, Edvard. Tūliņ atnesīšu. Tūliņ. Nesās nu tūliņ tās mātes tā komandirētīvu. Ko tu šī katūma? Es pasko pacerties šī manu pienu, vai tad pienā var atcerties? Nu jā, bet viņi tiek tev to labāko. Apsēdīsieties. Sēdējām braukdami. Te būs ūdens. Vai, māt, es gan tev par daudz komandierēju. Ko nu? Tā jau veca lieta. Jo retāki viesi, jo veiklāks nama mātei kājas. Jo mīļāki viesi, jo veiklāka nama māte kaukēm. Vari tā teikt. Sēsties nu tu ar. Gan jau. Nu, ko tad tu tā? Valoda visiem kā iesalusi. Vai nepalūkosi kukuļa? Ak, mīļā, ar acīm gan vēl aprāt, bet nezvai zobiem nebūs par cietu. Jā. Nu tad, kur tēvs
Jūs jau no abi te ciemoties vien nesat atnākuši. Gribēsiet dzirdēt par to māju? Izrunāties par to lietu jau nu gribējām. Tā lieta ir tāda. Tēvs to Sindrans vēl pats grib valdīt. Cik ilgi? Tad tu viņus viens pats vairs valdīsi? Kamēr miršu? Ak tā. Jā, tad jau man laikam nekas cits neatliks, kā dzimteni atstāt. Nākat uz Indrāniem, strādājat un saimniekojat. Pēļņa liek krīt jūsu makā, tikai to mantu es pats pāraudzīšu. Nē, tēv, tā mēs nevaram. Ja jau 2 kaķi vienā maisā nesadara, kur tad vēl 4? Tev nāks ķildes ar Edvardu un man ar māti. Edvards zinās, kad krogā dzert glāzi alus. Nes, cik biezi riku nabagam, lai griežu. Mēs ar Aizbildi viņiem neesam apraduši dzīvot. Tiesa gan, priekš kaktaru gultu, kuru līdz šim mežsargmājā valdījāt, jums Aizbildņa nebija. To kaktu valdīdami. Mēs tik daudz esam iekrājuši, kas muļens kā varam iepirkties. Tad jau labi. Tad jau tur jāiepirkas vien būs, ja tēva noteikumi nepatīk. Es tikai nezinu, kam tad reiz tā māja kritīs. Mēs Redvardu vairs atpakaļ nenāksim. Un Kārlis arī paliks Pēterburgā. Ko? Ko? Tā viņš raksta. Viens bagās krievu kungs esot viņu iemīļojis un pēc zaldātiem ielikšot labā vietā. Sākumā pelnīšot mēnesī 50 rubļus. Tas jums tad vairs ņem Sindrāns. Un es viņu ar tādu gaidīšanu gaidīju. Vai tā viņš raksta? Paskaties, Matīs. Tā jau gan tur stāv. Un viņš ar savu roku tā raksta. Ja tā es nezinu. Es viņa raksta nepazīstu. Kur Zelmiņa, lai tā man to grāmatu izlas priekšā? Nī jau. 6 ganu meitenes, lai savus deguns nebāž mūsu darīšanās. Nāc, Edvard, iesim. Mūs te tur pa blēžiem. Runā tak no tēvu. Kārlis uz Indrāniem nenāks. Tad jau nekas neatliks. Jādod jums tie Indrāni būs. Zināms, bez vecāku un brāļa daļas. Tās jānoraksta pie tiesas. Tās jānoraksta tā gan. Es gan neatceros, ka mēs ar Edvardu tev kaut ko būtu noblēdījuši. Tāda kalpsieva valoda tev nu jaunā Indrāna saimniece jāatmet. Tu pie savu tēvu tik daudz gadu esi govs, laukos un teļus dzirdījusi. Tu zini, kā tie darbi darāmi. Es tādu laiciņu pie sarkanā galda esmu sēdējis. Es zinu, kā mājas atdod. Nē, nu ir mana reize runāt. Kaut kā tēvs tev vajag meitas. Meitas, ko tu mēs tagad par citām lietām runājam? Bet es arī par tām pašām citām vien. Es te pie durvīm klausījos. Baidie. Jā, kaunliet klausīties kaunliet, bet es klausījos un es dzirdēju, par ko jūs te runājat. Tas ir viens. Es pie jaunās Indrānetes ne par ko nepalikšu, tas ir otrs. Trešs tēvs apdomā, ko tu dari. Kamēr viņiem tās mājas nevajadzēja, tamēr viņi bija sabolšies tā kā eži. Un tādi tie atkal izplētīsies, kad tavos taukos būs iesēdušies. Tēvs piemini manus vārdus. Līdzi, nu ko tu runā? Tur nekā nevar darīt. Taisnībai vajag būt. Nāc, projām. Edvard, dēliņ, Edvard. Ko nu mums vēl Indrāns atdot? Par tiem jau sen citu valdu. Jā, grozi vien tu savas acis. Klusurīs, tev te nav nekādas darīšanas. Tā jau Bet mēs es tev projām atsaku. nelaidīsim. Un Tā tur man nelaidīsim. neviens neko nevar Vai tad padarīt. otram var muti aizbāzt? Mīļie. Ar Dievu. Edvard, dēliņ, Edvard. Tēv, viņa aiziet. Edvard! Edvard!
Arī tevi, Zelmiņ? Jā, Kā priekšā? man uz to pusi. Jaunajai saimniecei liekas muts nevajagot. Ar Dievu. Nu, Kur tu šauj? Taisni gar ausī. Tu? Bet es domāju, ka zaķis. Lūdzu, mums tas iesākums gan rādās. Grūts būs gan. Vasarais nemaz negrib steigties. Miežu lauku vēl tik tukši. Sviest arī nekrājas necik. Es jau gan taupu. Bet drīzumā tāpat uz Rīgu nav ko domāt. Eģiņ! Kas ir? Panaču. Kas tur šāva? Noliņš. Es krūmos iztraucēju zaķi, viņš gribēja nošaut. Un kur tas šim tā plinta radās? Lekam tu aiznes. Pats bija aiznesis. Sienārdītājs. Ar plintu plecos. Kas vēl nebūs? Ēst! Māte ēst gribas. Tūliņ būs pusdienas. Jā, tā tu vienādiņi saki. Tūliņ būs pusdienas. Bet jāgaida, ka nevar arī sagaidīt. Kad nevar sagaidīt, tad aizies pagrabiņu un iedzer kādu krūzīt piena. Vienmēr to pienu. Vēms jau nāk. Dod atslēgas. Asain otrē reizi arī vēl kādu graudiņu. Vai nu visu paņemšu? Biesputra tā kā drusku piedegusi. Jā, atkal. Tev arī gūsti tagad tās domas. Citur vien stāvu. Kur citur? Tas jau kamēr es gaļu cepu. Nebūs jau diezgan gaļas. Es tagad nogriezu krietnu šķēli. Izticēju taukos. Kā tik Edvardam kāds gabals? Un to liesumiņu? Un to liesumiņu noliņam. Ēģiņam. Mums citiem kā tikko nosmeķēties. Noliņam tak arī vajag. Tās nu šoreiz nav pelnījis. Lai nu iet ar. Un nepārmaina Edvarda gabaliņu ar noliņu, kā viņreiz. Pāk, es pati. Fidrā, la, la. Un noņem savu cepurīt. Puja, kur tu ar to plinti? Sienārdī. Tā tagad jaunākā mode. Pusdiena gatava? Ir. Kas būs? Biesputra. Kas vidosies? Spiķis. O, sadzeltēji. Noliņ. Es tev tur ķieķīju bļodiņā tad maz gabaliņu gaļas. Kurā vietā? Uz plaukt pašā kaktā. Ka tik saimniec nemāda. Nu, gan jau nemanīs.
izskatās kunstīgi. Vienu māsu varauši uz vienu pusi, otru uz otru pusi. Pidrā, la, la, un satiek vienu ganu meitu. Noliņ! Klau, ko es tev teikšu? Ko nu? Neprecies visu vēl. Man tā gusta nepatīk. Man arī ne. Nepatīk? Nē. Tu nemelo? Nē. Ja! Tu tiešām nemelo? Nē. Nepatīk? Nē, nepatīk. Nu. Kā varētu aizbraukt kaut kur tālu projām, kur var dzīvot mežā, iet un ar plintēm šaut, cik patīk. Jā, tur mēs uzceltu tādu būdu, gulētu uz sausām sūnām, tu būtu tas virsnieks. Nopirkt sev jaunu plinti. Jā. Bet es ar šito pašu, veco, katram, kas ceļā gadītos, stāvi citādi šaušu. Katram, kas ceļā gadītos, stāvi citādi šaušu. Ečiņ! Tu negudri zenķi. Nudien. Viens stobrs vēl pilns. Tu to plint. Ko vēl jūs ar viņu gribējāt darīt? Man viņa bija līdz pļavā. Tur cit nekā nezinoja. Kā blēņas vien. Vai stipri sabijies? Vecam jau no nāves nav jābīstas, bet no tās, kas plintas stobrā, man vienmēr pārskrīž drebuļi. Biju jau piekusus no ganīšanas, redzēju pretī nākdams, kā lopi bizenēja, bet nu man kājas kā nosistas. Un es nezinu, vai tās iedomas vai, bet acis palikušas tā kā vēl tumšāks. Ko tad tu tam puikam tev? Par ko tu viņam siti? Par to, ka viņš to bija pelnījis. Viela nelaime, ka šis drusku plinti pacelāja. Bet ja māte būtu jāliek zārkā? Tu tā kliedz, it kā viņa tur gulētu. Kliedz, ja mēlis nevar pievaldīt. Bet roku uz priekšu nepalaid vairs tā. To es tev saku. Tas taču. Necel naidu tev, man jau nekas nevar. Eduard! Tad viss par labu. Eduard! Eģiņš te nu pat ar noliņa Zinu, plinti. viņš par to dabūja siksnas. Siksnas? Nu, kā tad ir? Tad viņš šoreiz saņēmis divkārtīgu sodu. Ātrās dusmas arī man paslīdēja roka. Zinu. Tu redzi, kas no tā izceļas. Un tādēļ labāk tādas lietas uz priekšu vairāk nenotiek. To jau sevi bija apņēmies, tiekam sieva sāka bārties. Viņa mani nu pat stipri sarāja. Eģiņ! Nesauc nu. Eģiņ! Nesauc nu, kamēr puikam vēl acis pilnas kauna. Nu? Kas ir? Būs vai nebūs? Kas tad? Vai jāpielūdz arī vēl būs? Pagaidiet. Tūliņās te vēl vienam būs jāpielūdz. Nejaucies starpā. Nu, tas puika jau nu man pieder tāpat kā tev. Bet man te cita lieta. Māte, ķēķi uz vadža ir tava ganukula. Jā, gulis sadzinus, to nu pat tur piekāru. Un ieraudzītam katliņā gaļu. Tu to lielāko un iesāko gabaliņu nogriezi un ieliki ekuša bļodiņā un nobāzi kaktā uz plaukta. Ar vien dzirdu, bājas acis. Priekš šitādiem darbiem tad laikam aizņemies no kaķa. Vai dieviņ. Vai māte vien tur ķēķī bija? Kas to gaļu cepa? Kas cepa? Kustē! Tu cep pusdienē gaļu? Es cepu
Un noliku šito bļodiņu kaktā uz plauktam. Kurā kaktā ķēķī? Es tur nekādas bļodiņas neesmu likus. Cik tur tās gaļas bija, tik es tā katliņu atstāju. Un tu, Noliņ, arī no tās gaļas nekā nezini. Es šodien savus kājas ķēķī neesmu iecēlis. Kauns un negods. Negrēko nu pats, tik tukšu muldēdams. Vēl jau nekā nav sacījusi. Kad jau jātaisnojas tās vēdeklas priekšā, tad jāsaka skaidri. Es ķēķī vairāk netiku aizskāruse kā to vāci, uz kuras savu kulīti uzvedu. Bet ja es arī to gaļas gabaliņu būtu paķēruse, vai tādai tūlīt jātaisa tāda liela izmeklēšana. Tagad turpat 4 nedēļas no vietas ganos esmu nogājusi un cibiņā sviesta neesmu redzējusi, neesmu par to nevārdiņa ieminējusies. Tad nu par tādu gabaliņu gaļas, kas iet pie sirds, nebūtu jāsaceļ nekāda brēka. Nopelnījusi to jau nu gan būtu. Nedomā, ka tev vien tas gavēns bijis. Mēs visi tās viesas tikpat maz esam redzējuši kā tu. Gribēji cik necik iekrāt priekš pārdošanas. Naudas mājās tikpat kā nemaz nav. Bet, kad nu to ar to mīksto pienu vien iztikt nevari, ielikšu tev uz priekšu, arī pa sviestu pikam. Tas vairs nebūs vajadzīgs, jo māte vairs gan uzniejies. Par ko, ne? Kad Ežiņš saslima, tad viņa gāja tā puikas vietā. Nu, tas, kurš 2 nedēļām vesels, nu viņš atkal pats var iet. Bet vai nu viņš bez darba apkārt blandās? Tāpat palīdz, ko var. Tagad katram darāms, cik spējams. Viņa arī darīs, cik spējas, bet ganos viņa jau neies. Viņa jātaupa acis. Bet ganos iet. Tak nav grāmatā lasīt. Vai paskaties tukšā norā, vai ka tur 10-12 govi virsū. Acīm tas tak viens daudzums. Bet, kad vējš par noru pūš, tad tas nav viens daudzums. Vai māte stāv nu varas malā vai sēd istabā. Un tad es jau vairs lāgā neredzu. Tā gan dažam tāda smiekla lieta, bet tādēļ, ja viņa nepaliek nepatiesa. Viss tā kā miglā vien tinas. Un šitā migla? Taisni šodien tā sabiezēja, ka laikam ik pat pēcpusdienas cēlienē ies ganos. Nē, neiešu gan vairs. Un es jau sen gribēju prasīt zirga, ko māte vest uz dakteru. Arī tūliņu. Šodien pēcpusdienas vedīsi. Tagad jau pa sienlaiku vislabāk iekrīt zirgs tā brīvā. Bet cilvēku vajag. Kā lai mēs sametam kaudzi, ja tevis un mātes nebūs? Un ja sienas aizlīst? Ērmot, kā tu runā. Kā mežā sauc tāds skan? Tās nieka gaļas šķēlītes dēļ. Tak neturēsi naida. Jo plānāk tu to šķēlīti taisi, jo biezāk top viņas dēļ runā tev vārdi. Es taču no savas puses. To puiku nopēra viss. Gribēju pat, lai viņš nolūdzas. Ja viņš to būtu darījis, tad labums no tā būtu nācis viņam pašam un ne mātei. Jo lielāka pazemošanās pēc padarītā nedarba, ja stiprāka savaldīšanās priekš nedarītā. Šitā runādami, mēs ne pie kāda gala netiksim. Kāda gala tad mums vajag? Mēs jau esam galā. Tad tu mātes par tiesu vairs nelaidīs ganos? Nē, un arī pats vairs tā neiešu kā līdz šim. Esam par vājiem. Apdomā tev. Tad man jāņem algādzis. Par ko lai viņu algoju? Paskaties man tās druvās. Tās odzils, lai tik uznāk lietus. Un ja neuznāk? Tad tas būs Dievas sots, kas jāpacieš.
Un par to algāts tā nevajadzēs, ja nerakstā lielā grāvja. Bet bez tā tas pļavas gabals nekam nedara. Tas ūdens ir jānolaiž. Izdarīs to nākamgad. Nākamgads mani gaida ar 10 citiem darbiem. Tad dari, otri tik jau tev tas spēks. Dipras līdz nesko vairs nevar celt. Tu gribi, lai tev to ticu? Vai es tevi kādreiz esmu apmelojis? Ja tu to arī neizdarīsi, tad tagad tu to dari. No rīta vēl duši gājēji, pēc cildes kā vētras nopļauti. Tu zini, kā jūsu vājuma īstais vārds? Spītība. Jūs gribat man iespītēt vairāk nekā? Tiesa gan, iespītēt, un vairāk nekā. Ko es nepats sacīju, tas jau sen bija nodomāts. Kad varēšu dabūt zirgu? Priekš kā? Ko uz dakteri brauktu? Zemniekam siena laikā nav vaļas slimot. Klēts priekšā stāv grābeklis. Ņem un brauc ar to pēcpusdienā pa pļavu. Paldies, dēls, paldies. Nāc pusdienā, Edvard. Te būs rokas nauda. Un te būs paraksts. Nu ko? Mūsu veikals kārtībā. Jau rītdien varat braukt pakaļ. Sveiki. Un ja jūs no mainiekiem kādā ārā satiekat, lūdzu par mūsu veikalu ciešat klusu. Kā vēlaties? Labdien! Labdien! Šur braukdams domāju pa priekšrunāšu ar Edvardu, un tad tikai piesolīšu tev zirgu. Bet, kā redzams, runāt jau par agri, tādēļ sataisies, ka vari braukt uz dakteri. Paldies. Kaut kā paldies, bet nezinu, vai nebūs labāk, ja nebraukšu. Tēvs tā pirmās dusmās aizsteidzās uz tevi. Bet, ja es paklausīšu, tad Edvards paliks vēl niknāks un vēl jau jālūko salapt. Un tad es gan to zirgu dabūšu. Ir jau no tā, jo mazāk vārdu plēš, jo ātrāk tās atzīst, ja tikai tēvs būs ar mieru. Gan es viņu pierunāšu. Labdien! Skaties, Elmiņa, tu arī te.
Nu, kā iet jaunā vietā? Vai skolotāja kundze dod tik pa daudz darbu, kā pamāta pelnrušķēju? Tad jūs nevarētu būt šite. Labi, ka māte apciemo kukuli, tā kā arī atnesi. Vai nu bez kukuļa. Nu, kamēr māte to palūko, tikāmies vēl kādu vārdiņu ar tēvu. Zelviņ. Mums neiet labi. Neraudi, nu. Laid. Sirds citādi noslīgs asarās. Tēva priekšā jau man jāsavaldās. Šiem tak es arī nevaru savu žēlu rādīt. Kaut jau tas Kārlis pārnācis. Man no Kārļa vēstule. Ejā. Ko šis raksta? Tās savādi raksta, ka nekā no tā labā Krievu kungu un tās vietas nezinot. Un kas jums to esot stāstījis? Labdien! Labdien! Es izlasīšu priekšā. Nē, šite. Aiziesim kaut kur. Nu, Zelviņ. Labdien! Ko tu tur nebāzni tā kukuļa atpakaļ? Tāds kā, kur tad lai šī ņem kukuli? Kad tēvs jau pamanīs, tad šērmāt. Cukurs. Tu viņu reiz teici, ka neesot vairs priekš drapām. Tad es drusku veikalā tā paņēmu. Es vienu dienu uzpilināju iz rupis maizes. Bet kur tad tu to naudu? Bija vien brūtsklēti jāpasteidz. Šuvām cauri nakti, un tad man arī tāda druska atkrita. Paldies. Pagai. Ja tēvs rudenī savus miežas būs pārdevis, tad es viņam kaut ko pateikšu. Šai nu noliec. Mēs ar Zelmiņu. Es viņu drusku pamielošu. Nu tā līdzi. Kā tu meklē noliņu? Toreiz bija tāda vīla. Vīle, ko tu vīlēs? Zāģim zobs krustā, saimnieks tā lika. Krustā? Ko tad Zaldāts no Pēterburgas raksta? Ārlis tagad mums ilgu laiku nekā nav rakstījis. Ko? Es tak svētdien krogā redzēju, ka Kazaka saimniecei priekš tev iedeva vēstuli. Hei, kam tu man to agrāk nesacīji? Es jau domāju, ka tu viņas dabūjis. Neko neesmu dabūjis. Varbūt, ka mātei jāpaprasa. Ko, Indrā, nu salēd šie strazdi? Par ko tad šie tik jautri? Viņi nu pat saimniecei uguni ielāģi paklāt. Ar ko tad šī tāda soda izpelnījusies? Ar savu skopumu. Ja es tagad nesilpotu, tad tu tagad dzirdētu man vēderu gaudojumu. Es tev ar tagad nekā nevaru nolikt. Iela viss tur aiz atslēgas. Laikam kaut ko manījusi. Labāk vien ir. Citādi atkal iznāk tās troksnes, kā ar to gaļas gabaliņu. Man jau muti plētā saļā. Tad tu gan no manas būtu dabūjis. Ko tad?
ko tad? Gan jau redzētu. Esi gan tu man. Nu, kāds tad? Esi gan tu man. Paklausies. Noliņ, paklausies. Nu. Es pagājušo nakti redzēju tādu ārmotu sapni. Pēls man uz papīros bija taisījuši smidzeni. Nes, ko tas varētu nozīmēt? Papīros? Kas tad tev par papīriem? Šaliekam nezinu, ka man ir 2 naudas papīri. Skaties. 2 lieli papīri. 100, vai? Kas tad tā par smaku tādu? Tādu sviestu laikam. Nu, es šodien tā drusku tā. Man reiz baznīcā viena bija nostājusies līdzās gaņģī. Es gan arī nepaģību no tādas smakas. Es ar tevi drusku gribēju parunāt, jau. Runā? Nu, pat te bija kaukēns. Un nedeva zirga? Gluži prātīgi. Deva, bet es neņēmu. Tad tu esi misējusi. Es tak domāju, ka Edvards nedarīs sev un mums tā kauna. Un neļaus mums ap svešām svētām ubagot, kamēr vēl viņam pašam zirgi. Es tad tev gribēju sacīt, lai tu arī no savas puses lūko Edvarda dusmas noklusināt. Es atkal salvināšu tēvu. Vai tu atkal iesi ganos? Nu, tu tak dzirdēji, ka nevar. Nu, tici, iel manai acu vainai un nespēkam. Tātad tu vari palikt pie savas tiepas, bet Edvards lai padodas. Nē, māte, tā nebūs. Ieva apdomā Dievu un neliec viena grēka pie otra. Ko tad es tādu esmu sagrēkojusi? Nu, tad dzirdi ar. Kārlis nevienam nav rakstījis, ka no zaldātiem nepārnākšot. Un tu tā varēji melot. Laikam tā lieta jau tēvam arī izklāstīta. Viņš vēl nezina. Nu tad tā. Es tev saku, māte. Kādā? Lai viņš arī uz priekšu paliktu tādā pašā nezināšanā. Ja tu viņam par šito lietu vienu vārdiņu iepūtīs ausī, nebūs labi. Es tev darīšu. Nu, tie darīšu. Ja nu tie. Vai nu cirviem vēl jāzvērē, ka tas koks ēdīs, vai tev jādievojas, ka tu mani nīdīsi? Nīdi. Nīdi, meit, bet zini, ka tava naida visu nebīstos. Ja tu man kā bērns būtu teikusi, māte, esmu pie vainas, bet dzīvosim nu un kopsim mieru mājā, tad es tēvam nekā nebūtu stāstījusi. Tā bija mans nodoms. Bet tu manā sirdī savu viltus darbu gribi nikniem vārdiem noslogāt. Tas tev neizdosies. Tavi akmeņi par viegliem. Nu, es tēvam izstāstīšu tavus melus.
Kas tev? Vairs nevar izturēt. Par ko tu runā? Tikai vecajiem. Nu? Māte saklausīs par to vēstuli. To nerakstīto. To tūlīt tēvam. Mūžīgi jau tā lieta nebija noslēpjama. Vai es nesacīju, ka tur iznāks karš? Tāpēc, ka māte tā grib. Tu nesi un paliec atstumtais dēls. Kad tev tās mājas pret viņu grib iegadījās, tad vismaz tagad viņi tev nepalīdzēs tikt uz priekšu. Tu pēc gultā. Kājas uz ķeblīšu salikuši. Ēdīs savu maizi un noskatīsies, kā mēs cīnāmies. Un kad varēs iemetīs vēl pa sprungulām starp kājām. Kur ir tā grāmata, ko Kārlis rakstījis par to, ka no zaldātiem nenākšot mājā? Tādas grāmatas nemaz nav. Šo es izdomāju. Un tas citas? Tajās nekā svarīgi nebija iekšā. Tādēļ es tās paturēju. Tātad mans dēls mani piekrāpj, un mana vedekla... Lies tak Edvardu mierā. Es tak saku, es tā vainīgā. Kur tad Edvards bija? Tas par to laikā brīnoja to taisno tēva sirdi, kas mājas novēlēja jaunākajam dēlam. Tēva sirds? Edvards, man ar tevi divi tā jārunā. Saki savai sievai, lai tā mūs atstāja vienas. Kas man jādzird, to arī viņi var dzirdēt. Runā vien. Jūs nelieksieties arī kaut kādu priekšā apliecināt, ka jūs man ar to grāmatu piekrāpuši. Mēs nekā neapliecināsim svešiem cilvēkiem. Tādām lietām jāpaliek pašu starpā. Tad tik daudz kauna tev vēl sirdī gan ir, ka negrib laist pasaulē slavas, kā tu Indrānos ieticis. Mūsu izdarītā krāpšana ir tikpat liela, kā tavu neizdarītā netaisnība. Ja nebūtu mēs tagad te vainīgie, tad tu par tādu būtu kļuvis. Un tad es varētu tavu jau cik kaunu tavā sirdī. Tad kādus likumus tad es būtu pārkāpis? Vai es savas mājas nebūtu drīkstējis atdot gluži vai svešam? Tikai traks varat atdot svešam. Latviets ar pilnu prātu mājas aizvien atstāja vecākajam dēlam. Ja vecākais arī tas krietnākais. Es kāds nekritnelis? Vai es tev savus jaunības gadus neesmu noklopojis kā paklausīgs dēls? Vai es nearu? Vai necelos pirms saules? Vai nesvīt pļavā un netvīk krīs putekļos un dūmos? Un visu to laiku tu man ļauj ticēt, ka es reiz tavā vietā rīkošos. Un tad tu man pēkšņi atstūmi. Es tevis neatstūmu. Tu pats aizgāji apkraudams mūs ar sirdsēstiem. Ko tad es padarīju? Es apprecējos. Vai man puisī bija nodzīvot? Nē, bet paņem tādu, kas nestājas starp mums un tevi. Jūs viņus nemaz nepazināt, kad jau notiesājāt. Kā zinājāt, ka viņa tāda? Vai mēs maldījušies? Tu tagad stāvi manā priekšā nenolēdāts, vai cits kā viņa tevi tādu padarīja? Nemal taču tēvu. Vienmēr vienu to pašu. Saki skaidri, ko tu īsti gribi? Es, Indrānas, no tevis gribu atpakaļ. Nesmējies tu! Mierā! Mierā tev! Ne tik dikti. Un necilātās rokstā. Tu tos Indrāns gribi atpakaļ. Kādēļ? Tādēļ, ka te uznāca vecuma un tums, un tu tai nieka lietā sacīt jokā, saskatnes kādu noziegumu. Taviem un tumiem es nepadošos tev. Bērnam tik ļauj ar vienu roku dot, ar otru ņemt atpakaļ. Ne vīram. Tu man pasaules priekšais uzcēl zirgā, un tagad prasa, lai es izskaidroju, ka es to zādzis? Tā tu no manis nesagaidīsi. Zāģis izvēlēts. Ko tad nu darīsi? Ej un zāģi kliedz galā tos ošus nost. Ošus kliedz galā? Vai visus? Visus! No vietas! Labi. Noliņ!
Tu to ošu nezāģēsi. Tā, ej un zāģē. Pagaidi, priekš kā viņi jāzāģē. Lietu kokiem. Lietu koku pilna klēcauša. Ne man vien, arī irbēm tādu vajag. Tu viņus pārdosi? Nē, esmu jau pārdevis. Visu to mežu ap māju. Ko visu? Visus manus kokus? Manus kokus. Tie tev pieder pie mājas, un nevis pie tava kakta. To mēs redzēsim. To redzēsim. Noliņ, ej un liec to zāģi, tuliņ nost. Nu, viņš patiesi Saima arī vēl sāks rīkot. Klausies, tak Noliņ, ko saimnieks saka. Rīko, tak Edvard. Ej un sāc strādāt. Zāģi nost, Noliņ. Tu vēl viņš nerimsies. Beidzamā reiz, Noliņ. Vai nu ej un zāģē tos ošus, vai atstāj man dienestu, viens no diviem. Noliņ, ej un ieslēdz to zāģi savā skapī. Ej, dēls. Dēls. Tātad nezāģēsi? Nē, nezāģēšu. Labi. Tad mēs esam šķirti ļaudis. Tas tak par daudz. Tava griba jau nu nenotiks Par tev. daudz. Man rokas sasēt. Kustē! Man rokas sasēt. Tas nenotiks. Ko tu... Mana cirna es redzēšu. Ar vien ķeķiņš Tad atnes. šagars. Edvard, tu tā cirja neaiztiksi. Jāsmejas. Paliec. Es tai mājā tagad esmu kungs. Un es viņā valdīšu. Tu te kungs, nebiednieks tu esi, blēdis tu esi. Ar blēdību tu te esi ielauzies, ar nebiedību tu tagad gribi man izpostīt. Ak tā! Iebūviet. Un muticiet. Es iebūviets. Ak, tāda tava valoda, tāds tavs gala vārds. Ak, tev atkal gribas kakt atpakaļ. Labi, labi, ņem sievu un bērnu un ej, kur esi nācis. Mani aizdzīt. Tu zini, kur ceļš uz pirtiņu? Ja neprot satikt ar saimnieku saimniekalā, tad palūko, kas viežas vienam pašam. Tur.
mans pieķīts. Tēvam es stāstu, ka nespēka dēļ ar viņu staigāju, bet tās jau nav tiesa. Es jau vairs ceļa nesaredzu. Jātausta. Dieviņ, teitiņ. Duksi. Kungs, teitīt, kā tad tu vēl viņa apkopt vari? Nu, kas un daudz ko apkopt? Staigāt jau vēl pats var un ēdi nekā neēda. Un kad tas saslima? Jau tajā dienā, kad tos kokus sāka līst, palika tāds kā pamiris. Bet ko tēvs? Viņš tak uzdev Edvardu pie tiesas. Uzdevis. Tad, nu, Ievai tiek redzami no tiem pirkstiem būs atkal jānomauc. Nerunā tā, Līze. Kad tu zinātu, cik naids ar bērniem rūkts. Kurš vai neeskāsējās? Tad jau laikam būs pamodies. Tad jau būs pamodies. Tad tu par visu tiesu no mums aizies. Ko tad citu? Varēja varbūt ir palikt. Ja tu saimniekam un pašai pateikt kādu mīkstāku vārdu. Man ar viņiem nemaz negribas salāt. Vai tad tev nemaz nebūs žēl no šejienes aiziet? Nē. Bet vai tev mans būs žēl? Vai zini, ko, Guste? Man tā traki maz augs iznāca pie aprēķināšanas. Tu kā tāda liela bagātniece varēja gan man izlīdzēt ar ceļu naudu. Ko? Un kā lai es dabūnu viņu atpakaļ? Nez, kur tu aizies, un rakstīt jau tu man tik un tā nerakstīsi. Par ko tā nerakstīšu? No visas tiesas rakstīšu. Nu tie rakstīšu. Ja tu man rakstīsi, nu tad... Man taisni 2 piecinieki atlikt. To viens te varētu aizdot, ja tu gribētu. Dod man labāk abus. Abus gan. Nē, te ne. Klētiņā. Līdumu te nu gan esat iztaisījuši. Labi, ka es atnācis. Piektdien man un mātei jātiek pie tiesas ar jauno Indrānu. Es laikam nevarēšu. Tad jums manā vietā māte aizstāvēsi. Jā, ir jau nu tā. Bet man tā vien liekas, ka tiesas durvis nebūs jāvirā. Uz tām cerībām es jau varēju šito pudeli paņēmu līdzi. Tad viņa laikam paliks nedzerta. Un kas tad? Edvardam būtu darāms, iekams tu viņam atkal sniegsi roku. Lai viņš manus kokus sastāda atpakaļ.
Gais. Miroņi paliek miruši. Neprasi, ko nevar. Miroņa tiesa gan. Visaka tāds klusums. Necirt jau no esi viegli prāta. To jau es arī saku. Tāpat naudas vajadzība. Naudas vajadzība. Kam nav naudas vajadzīgs? Vai man tās nevajadzēja? Vai es nekā nezināju par oša krēsliem un ozola galdiem? Bet es nošķīru tos indrānus, kas pilda manu maku. No tiem, kas iepriecina manu sirdi. Sēklu tīrumā kaisīt var visur pasaulē. Zeme paliek zeme. Tas māla paugurs tur noras malā. Tā upīta pirtsgravā, tas sērmūkslītis ceļmalā. Tas pieder tikai indrāniem. Nocer to kociņu. Aizlaid to upīti citur. Tu esi sapostījuši šīs mājas dvēseli. Kas nu ir stāstījis, ka es te dzīvojis? Mani liecinieki ir veikti, un es līdz ar tiem. Dēls ir tēvas stiprākais liecinieks. Ar mīļu prātu visus tos kļavus, ošus un ozolus tu atdot par šito vienu liecinieku. Apspied savu sirds balss jūrī. Tā koku grēda jau nu vēl nav tik augsta, ka par viņu vairs ceļa uz Eidvardu nevarēs atrast. Nevarēšu gan vairs. Nevarēšu gan vairs. Mīļo tēvu. Es nevaru. Mīļais. Mīļais. Tevis dēļ, māte. Es sakodīšu zogus un lūkošu viņam to lietu piedot. Bet no kā es neatkāpšos? Tevi viņam uz ceļiem būs lūgties, lai es to māju atkal ņemu atpakaļ. Bet ja Eidvards, kas sacīja, tās mājas, teiksim, negribētu atdot. Tad pieejam. Ies pie tiesas. Paldies. Kaukēn paldies par tavu palīdzību. Tu tak vēl ar viņu māki sarunāt. Vēl jau nekā neesmu panācis. Man bailes, māte, ka Eidvards nepadosies. Ej nu vien, runā, izskaidro viņam, ka tēvs jau negrib tās mājas paturēt, lai Eidvards viņam dod tikai to godu. Jādzird ir, ko viņš teiks. Nu, ko, vecā māte? Kā nu ir labāk? Ganosiet vai zlāvas kūkot? Nu, ko, vai kājas nav palikušas stīvas? Ko? Tu vēl tepat. Es jau bēdējos, ka būs aizgājis. Toliņ arī iešu, noglabāšu tikai to plinti. Jā, āboliņš čūni aiz trešās pāris kreisajā pusē. Tici, tik līdz man būs nauda dabūsi. Gan jau, gan, ko un par to. Kad tu zinātu, kā man tevis būs žēl un cik garš laiks man būs. Kā man te nepatīk. Ņem man līdzi. Nu, nāc. Nē, par tiesu. Vai tu domā, ka te ilgi palikšu? Lai viņi te plēšas, man tās mājas tāpat nevajag. Es viņas pārdošu kā tēstos kokus un tad projām. Klausies, ja tu uz tiem kuģiem vai uz Ameriku, tad viens pats gan ne. Tad mēs abi kopā. Nu, nāc. Ui. Un uzsveiks, tu nāk māte.
Man jau aizliedz ar tevi. Uz redzēšanos, Noliņa. Sveiks, Ečiņ. Skaties, Noliņ, kas tur par spoku. Kad tam lopi jādzirda, tad tam ir 3 rokas. Bet, kad slimi vecāki jāapkop, tad nav nevienas. Ja tev tai plinte ir sudraba lode, tu laid virsū. Ļauniem jau ar sudrabu varot trāpīt. Ai, jāienes tas vīns. Nes vai drīkst dot vai ne. Būtu jau dakteri atveduši necilvēki. Un tāda bezdievība ir baznīcā no kanceles jāapsauc. Kas te īsti ir mājas kārtības turētājs? Tu vai kāds cits? Kas tad no atkal? Atnāks 6 māju ņems mūs zākāt, ka es suns vairs mājas tajā vietā nerītu. Bet es patiesību runāju, nezākājos, nemelo. Ej nu līdz iekšā, mums te darīšanas. Klausies, Ielē. Ai. Par viņu nav daudz ko skaisties, saimniec. Laba domādām tā bieži slikti ir rājs. Man tas alga viena, ko viņa domā. Es gribu mājās mieru un cita nekā. Par to mieru mēs ar saimnieku jau nu pat spriežam. Ar tiem vecajiem atkal būtu jāizlīgst. Mēs jau nu nelūksimies. Tu taču nenāc lūgties. Es jau kaut kādam saku. Ko nu vairs pa kaktiem ložņās lūgdamies, ka tā lieta izlaist pasaulē? Kā nu tiesa spriedīs, tā būs? Tiesa dos spriedumu, miera nedos. Mums pietiks, ja ar spriedumu viena. Viņš tikai to saimnieku vārdu grib atpakaļ. Viņš tikai to veco cienību, cits viss, lai paliek jūsu rokās. Tā ir tāda muļķīga runāšana kaut kāda. Tu taču labi zini, ka pie saimnieka vārdu un goda pieder arī viņa vara. Un ar ko tad man tā var būs nodrošināta? Un tad? Kā būs ar visiem tiem darbiem, kas man padomā? Ja man neviens liekdams un kliekdams nestāsies ceļā, tu Indrānus pēc 10 gadiem vairs nepazīsi. Un ja arī visādi citādi es būtu ar mieru, sava dēla dēļ es no tās mājas nedrīkst atsacīties. Es tev to kaut kā turēju par gudrāku. Viņš laikam domā, mēs nemanīsim, ka tagad viņi to māju labprāt iespēlētam zaldātam. Es nezinu, ko viņi domā. Edvard! Edvard! Nu, māt. Mīļais tēvs! Sadari nu tak atkal mieru ar tēvu. Jūsu naids nosņaudz manu sirdi. Es esmu kā grauds ar 2 cirnavu akmeņiem. Es tikām lūdzu, kamēr tēvs beidzot bija ar mieru, lai tu viņu pats ar savu roku atkal aizvedot uz istabu. Vairāk viņš negrib. Nāc, Edvard, mīļo dēliņ, ved viņu atpakaļ. Dzirdi, vairāk viņš negrib. Bet ja nu tiesa, jums piespriež visu māju atpakaļ. Pagaidiet, tak sprieduma. Līdz piekdienai vairs nav tālu. Es runāju ar tevi, Edvard. Bet tu pats man negribi atbildēt. Es aiziešu. Es aiziešu. Nu tie. Es nevaru, māt.
man... Edvard, vai tu aizēji? Edvard! Es gan pats. Nu, māte, vai nu tev paprātam? Edvardam pat solis pār pirts slieksni būs jāspar. Nu, kur viņš ir? Viņš nenāks. 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 Nu tad piekdien ar māti uz tiesu kaut kā. Puika. Padomājiet to, kamēr. Tas vēl šis stikls, lai mācei neiet uz kājās. Tēv, ja tu esi tik slims, tad tā kaut kādam vajadzēja atvēst dakteru. Nevienu dakteru, ja tas neuzcer Indrānu sirgi. Un kad Kārlis pārnāk no zaldātiem, tas sākas viņam likt teikt labas dienas. Un viņš ar vien turas pie krietniem cilvēkiem. Vai nu nepiebrauca? Nē, neredz nekā. Zelmiņa, nu tev jāiet projām. Uznāks tumsā. Viena es tevi neatstāšu. Tu esi sveces nopirkusi. Māte jau lampiņas gaismas nevar panest, durot acīs. Jā, ar viņas acīm nav labi. Nu gan viens nāk. Jāzaugs kā uz kādu burvi. Es te tēvam atnesu putru un drusku maizes. Paldies, Gusta. Zelmiņa, nu gan tev jāiet projām. Tagad pie manis paliks Gusti, kamēr māte atbrauks. Ja nu viņi paliek, vienas palikšu. Nu tad ar Dievu. Līdz svētdienai. Ar Dievu, Zelmiņa. Ar Dievu. Nu, drusku neizstrips tēvu. Lai stāv mātē. Vai saimnieks jau mājā? Nav, vēl esot aizbraucis uz Krogu. Uz Krogu? Kas stāstīja? Te pirmiņi ir aizgāja garām. Un kur māte? Mātei pie tiesas uznācis tāds vājums. Esot palikusi pusceļā. Pie Kaukēna. Jūsu lietu noraidīt pie miera.
pie miera. Sins. Brauc nu vien atpakaļ, un tu rītu tēvu apciemo. Ar labvakar. Vai tu guli? Nē, māt. Laikam jau nu gan stipri gaidīju mājās. Gaidīju gan. Vai tad nemaz neprasīsi, kā mums izgāja? Es jau zinu visu. Tev nav saticības, man. Nav saticības. Mēs esam nekrietni vecāki tēvu. Mēs bērniem neļaujam dzīvot. Tiesa mani pamācīja, kā jādzīvo. Klusu. Taupi savas acis. Ak, es ar viņām tikpat nekā vairs neredzu. Tu neredzi? Migla vien. Viss ietīs kā tumšā miglā. Dost. Nesaki nekā. Nesaki nu nekā. Tu esi akla māte. Ko tu? Vai tikai... Ko tu gribi darīt? Tu pakriti? Pagaid, es tūliņ. Tēv! Edvard! Palīgā! Edvard! Palīgā! Edvard. Edvard.